Dāmas un kungi, mēs sakam, ka pasaulē ir šodien lielās grūtībās, un mums ir krīze, kas plēšās plašumā un dziļumā. Pat nezinām, cik dziļi un plaši viņi vēl izvērtīsies. Šai brīdī ir vajadzīgi visi resursi, kas vispār cilvēcei ir pieejami, lai stātos izaicinājumiem pretī un visu risinātu. Mums, kā mazai valstī, šie izaicinājumi būs īpaši smagi, esam to jau izjutuši, un mums būs vajadzīgi un nepieciešami visi iespējamie talanti, ko mēs savā vidū varam atrast. Tādi mums ir daudzi un bieži neatpazīti. Mums ir ģimenes, kas dzīvo grūtos apstākļos, nelabvēlīgos apstākļos, bet varbūt tieši viņu vidū piedzims nākamais Einsteins, vai Šekspīrs, vai Dante, vai Koperniks. Katrs bērns, kas piedzimst Latvijā, ir pelnījis vislabāko izglītību, ko vispār spējam viņam dot, un viņš būtu īpaši arī pelnījis kļūt citā vidē, nokļūt citos apstākļos un bagātināt savu pieredzi tieši pāri tam, ko viņa vecāki nebūtu spējīgi viņam pasniegt. Ja ir mums tādi bērni, kam vecāki var braukt ārzemēs atvaļinājumā un kas jau ir pasauli redzējuši, tad tieši tie bērni, kas nekur netiek, ir pelnījuši mūsu atbalstu. Domāsim par savu nākotni, par šiem bērniem, būsim devīgi un atvērti viņu vajadzībām.